Šodien pie mums ir Volvo S60, un es jums parādīšu, kā notiek nobraukuma verifikācija pirmsprašanas diagnostikā. Mēs pārbaudam nobraukumu 3 soļos. Pirmais solis pārbaudīt nobraukumu auto vēsturē. Tātad salīdzinam informāciju dažādās datubāzēs, un šajā gadījumā ir tātad arī servisa grāmatiņa, kur salīdzinam datubāzēs pieejamo informāciju ar servisa grāmatiņu. Otrais solis pārbaudam nobraukumu auto vadības blokos. Pat neliela atšķirība auto vadības blokos reģistrētajā nobraukumā var liecināt par to, ka kāds ir centies koriģēt nobraukumu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka visos blokos kilometri sakrīt identiski. Trešajā solī pārbaudam vizuāli tās vietas, kas visbiežāk automašīnai nolietojas. Tātad stūri, ātruma pārslēgs, pedāļi, drošības jostas. Un, protams, arī sēdekļi ir jāpārbauda. Nu, lūk, šie ir veidi, kā mēs pārliecinamies par to, ka mašīnas nobraukums atbilst tam, kas parādīts odometrā. Ja arī tev nepieciešama palīdzība auto iegādē, vērsies pie mums kārdiagnostika.lv.